vai mēs varam atklāt sēdi? Kas ir par to, lai sēdi atklātu? Paldies, vienbalsīgi, tad sēdi mums ir atklāta. Par darba kārtību. Man ir tas teikums tāds, mums ir izsūtītā darba kārtība un vēl ir papildus jautājumi, sākot no 63, kas nav skatīti. Viņi visi mapē ir iekšā. Lūgums būtu šos jautājumus pievienot darba kārtībai un izslēgt no darba kārtības, jo viņi ir netīšām izsūtījušies divas reizes 51. jautājumu, 58. un 59. jo tas ir 3., 4. un 5. punkts. Nu, cilvēks domā un Dievs dara, tā dažreiz gadās. Tad vai mēs esam par darba kārtību, kurā nav iekšā 51., 58. un 59. darba kārtības punkts? Kas ir par šādu darba kārtību? Lūdzu, balsojam par. Pret, atturās. Nē, atturās. Tā. Nu, tad es domāju, ka mēs varam sākt. Un pirmais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Un vai jūs vēlaties, lai par katru kaut kas tiek arī izstāstīts? Jeb ir izlasīts. Un tur mums ir divi jautājumi. Tajā jautājumā iekšā divi paragrāfi, gan maznodrošinātiem, gan trūcīgajiem. Varbūt, ja tur ir kādi jautājumi, tad lūdzu. Nav jautājumu. Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums ir par zemes nomu. Tā, vajag ziņojumu. Tur ir tātad pirmais jautājums ir dārzkopības biedrība Cimdiņš vēlās mazdārziņam 0, cik tur bija tie hektāri, 0,4 hektāri. Vai tur ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Tad tur ir otrajā jautājumā. Kurš lūdzu iznomāt zemes gabalu? Vai ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsot kā projektā, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Pēc personas, ko tas varētu? Jā. Tātad arī vēlās mazdārziņam zemi. Vai ir jautājumi? Nav. Ja nav, tad lūdzu kā projektā, kas par. Paldies. Tā, tad arī vēlās mazdārziņam zemi. Vai ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu kā projektā, kas par. Paldies. Tad otrais jautājums būtu izskatīts. Trešais jautājums ir par īpašumu tiesību izbeigšanu. Un tur droši vien, kad ir tā, ka Namiķa iela 5 grobiņā ir pilnībā privatizēta un atstāt izbeigt īpašumu tiesības grobiņas novada domai. Vai ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu, kas balso kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums ir par grobiņas novada domas 31. marta lēmumu grozīšanu. Un tur ir tā, kad mums tur ir drusciņi bijis viņš iepriekš neprecīzs, un tur zemes dienests viņu lūdz precizēt, un viņš ir precizēts. Ja tur ir jautājumi, tad lūdzu. Nav jautājumi, tad lūdzu, kas balso kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 5. jautājums ir par tiesiskās aizsardzības plānu. Akciju sabiedrība Grobiņa. Tas ir mums Dubeņu zērsaimniecība. Ir lūguši grozīt tiesiskās aizsardzības plānu un sadalot nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu no 3 maksājumiem, ja nemaldos, uz 5 maksājumiem. Komitejas ir izskatījušas, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 6. par nekustamā īpašumu Priežu iela 5/19 apsēdē izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai tur ir
Tātad šis dzīvoklis ir pārdots, un vai tur ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzam apstiprināt izsoli. Paldies, vienbalsīgi. 7. jautājums par nekustamā īpašuma, arī dzīvoklis Sporta iela 2 Cimdriniekos. Izsoles rezultātu apstiprināšana un arī pirkuma līguma noslēgšana. Arī ir dzīvoklītis ir pārdots un lūgums apstiprināt izsoles rezultāts. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 8. jautājums par nekustamā īpašuma Dubeņa 2 zemes gabals numuru 87A, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Tātad arī šis zemes gabals ir atsavināts un lūgums ir apstiprināt. Vai ne, es atvainojos, šis ir pārdosim mēs viņu. Un nu jā. Tas ir pārgabals. Jā, nu jā. Ieguvēji tā kā lūdzu mums apstiprināt. Kas balso kā projektā? Paldies. Vienbalsīgi. Tā. 9. jautājums par izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un tas ir dzīvoklis, kurš iela 8 Dubeņi, Grobiņas pagastā. Un tātad tur ir šis te ierosinājums, un vai mēs varam apstiprināt šos izsoles noteikumus, vai tur ir jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 10. jautājums par izsoles atzīšanu par nenotikušu. Tas ir nekustamais īpašums Dainas 22 Gaviezes pagastā. Tā kā bija izsludināta izsole, pircējs nepieteicās, un tad mums atliek atzīt viņu par nenotikušu un virzīt uz nākošo izsoli. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 11. par nekustamā īpašuma Gulbi. Kapsēde Medz pagastā nodošana atsavināšanai. Nodot. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu zemes gabalam Līdums, Gaviezes pagasts, Grobiņas novads 12. punkts. Tad notika izsole nomas tiesībām un tika 2 pretendenti bija un kāpēc man ir tā? Viņš piedalījās, nebalsoja arī. Tātad ir 3,81 hektārs un nomas maksa 294 eiro, termiņš nomai 5 gadi. Ja ir jautājumi, lūdzu. Man bija par to termiņu iedzīvotāji kaut kad lūdzu, vai viņi nevar pagarināt, kas nosaka to termiņu. Viņš ir noteikts, jo citi teica, ka viņi grib iegūt, bet vai īsti esot tas termiņš, lai varētu apstrādāt to zemi. Nu, kad iesāk kopt, un uzreiz jau beidzās, un viņi pēc tam nezinu, vai atkal varēs dabūt to zemi vai ne. Šeit tas nomas termiņš ir 5 gadi. Nu jā, viņi gribēja garāku, tā kā viņi visi, viņi teica, ka pa īsti ir 5 gadi. Nē, nu 5 gados jau arī kopt. Tur ir kaut kāda. Man liekas, ka mēs par 5 gadu ilgāk viņus nevaram uzņemt. Ir tā, ka šos zemes gabals lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabals, ko pašvaldība reģistrēja zemes grāmatā, tur ir aizliegums 5 gadus viņus atsavināt. Līdz ar to 5 gadus mēs varam darīt tikai vienīgi to, kā iznomāt. Un tas ir ar to domu, ka paiet 5 gadi, tālāk var lemt arī par atsavināšanu. Vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu. Tātad mums ir noticis iepirkums, un šajā iepirkumā ir iegūta arī šī te atkrituma apsaimniekošanas maksa, un viņu ir jāapstiprina arī atbilstoši mūsu nolikumam, arī ar domas lēmumu.
un tā maksa mums ir 11,90 € bez PVN par 1 kubikmetru. Kādi šeit ir jautājumi, lūdzu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret. Viens. Pret. Lēmums pieņemts. 14. jautājums par atsavināšanas ierosinājumu pašvaldības nekustamajam īpašumam Drūvas 9. Tas ir dzīvoklis Galiezas pagastā. Un tur ir īrniece. Īrniece ir iesniegusi atsavināšanas pieteikumu, ja? Jā. Tā, vai tur ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 15. par nekustamā īpašumu 3 dzīvoklis Namiķa iela 5, dzīvoklis 4, atsavināšanas cenu, apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Un tur arī mums ir īrnieks iekšā ar pirkuma tiesībām, ja? Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, par 16. jautājumu par Grobiņas novada pašvaldības saistošo noteikumu detālu plānojumu Roberta un Magonas Grobiņas pagastā atcelšanu. Varbūt 3 vārdos, ja? Lai tiks pieņemts saistošo noteikumu detālu plānojumu apstiprināšanu, bet šobrīd ir saņemts iesniegums par zemes gabalu apvienošanu. Par zemes gabalu, kas ir ietverts šajā detālu plānojumā, bet, lai varētu šo zemes gabalus apvienot, ir jāatceļ saistošie noteikumi, saistošos noteikumus atceļot citiem saistošiem noteikumiem. Nu, var sakot, ir jauni īpašnieki un viņi tagad vēlās atkal to, kas bijis atcelt, ja? Nu, jā, situācija ir mainījusies, un kopā tikai apgūvēt, tad ir kā valsts lauksaimniecības zemes. Kādi ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Arī par? Jā. Paldies. Tā, 17. jautājums par izglītības iestāžu pedagoģu algu un likmi apstiprināšanu. Tur mēs lūksim Lidmundam, lūdzu. Šogad ar pedagoģu algām un likmēm ir ļoti sarežģīti, jo ar 1. septembri tiek noteikts pavisam citādāks minimālās darba samaksas, pedagoģa algas un arī šīs likmes, par cik šī alga ir. Un arī to, ka tā ir noteikti kā minimālā, un ir lietas, ko arī pašvaldība apmaksā, kā pirmsskolai. Pašvaldībai ir tiesības arī piemaksāt, un arī šīs algas tātad ir, kā ministrs kabineta noteikumos noteikts, ka arī viņas mainīsies tātad uz 1. septembri, uz 1. janvāru, un arī noteikti dažiem šīs algas mainīt ar nākamā mācību gadu 1. septembri. Un tāpēc arī ir tāda prasība, ka ir šīs algas mums jānosaka, kādas mums būs Grobiņas novada pašvaldībā. Un minimālā alga pirmsskolas izglītības iestādē tātad ir 620 un par 40 stundām. Tātad iepriekš tā nebija. Ja bija tad doma, ka šī alga tiek palielināta, izskatās ļoti skaisti, bet ir tā nākamā lieta, ka tā slodze ir 40 stundas. Un līdz ar to tātad šis pedagogs kaut vai pirmsskolā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, saņem tikai nedaudz vairāk. Tas ir konkrēti Grobiņas novadā. Citos novados ir dažādi. Paaugstinātā, kas ir vairāk nekā minimālā alga, mums ir Grobiņas sākuma skolā un ģimnāzijā, tātad tur ir 700 eiro par 30 stundām. Iepriekš varētu teikt tā, ka mums bija arī paaugstināta, turpat bija 480 eiro, bet bija par 21 stundu. Tagad ir par 30 stundām. Savādāk ir noteikts tieši mūzikas mākslas skolā, jo tur finansējums nāk no kultūras ministrijas, tāpēc viņiem paliek iepriekšējā
samaksa, bet no pašvaldības naudu mums ir 680 par 30 stundām, bet viņiem mainīsies tātad no 1. janvāra. Tā kā, ar šīm algām ir tā diezgan interesanti būs vēl ar. Es saprotu, ka komitejās ir bijušas lielas un kārstas diskusijas, un lūdzu jautājumus ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas balso kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums saistībā ar iepriekšējo izglītības iestāžu direktoru algu apstiprināšanu. Tātad kopumā pamatā ir pagājušo nedēļu piekdien mēs saņēmām no Izglītības zinātnes ministrijas finansējumu, kāds ir atvēlēts katrai izglītības iestādē. Tātad, ja iepriekšējā gadā mums atnāca šī mērķa dotācija visa vienā ciparā, ja vienā skaitlī, un mums bija savu izstrādāt kārtību, kur noteica to, kā kur skola saņem, cik daudz šo mērķa dotāciju, tā ar šo 1. septembri šī samaksa ir savādāka. Tātad tiek aprēķināta katrai izglītības iestādei šī samaksa, un mēs nevaram mērķa dotāciju pārcelt ne no vienas skolas uz otru skolu. Un šeit ir par direktoru algām. Tātad kopā ir aprēķināti šie skolēni, ja, uz kuru tiek šis finansējums aprēķināts. Tālāk ir, tātad mums šī proporcija ir viena pedagoģiskā likuma uz 11,5 izglītojamiem. Un ir noteikts tātad piemaksas, kādas mums var veidoties attiecībā par, tur ir procenti noteikti, attiecībā par mācību procesu, nodrošināšanu tieši par konsultācijām, burtnīcu labošanām un dažādiem vēl citiem papildus darbiem, ko var izdarīt, un ir noteikts arī administrācijas algas. Administrācijas algas, tātad 12% no pedagoģiskajām likmēm, kas ir aprēķināts. Un tāpēc arī šie ministra kabineta noteikumi nosaka to, ka mums jānosaka ir direktora alga. Mums ir īpatnēji Grobiņas novadā vēl ar to, ka mums direktors strādā vairākās skolās. Tāpēc arī to ir jānosaka to, ka šī slodze katrā skolā nevar pārsniegt, ko nosaka darba likums, tātad 40 stundas. Un tabulā ir parādīts to, kāda tad mums ir iestāžu vadītājiem šīs te algas likums. Arī slodzes. Un ir tabulā parādīts to arī, kā sadalās, cik ir no valsts mērķa dotācijas un cik ir no pašvaldības. Tā kā es iepriekš arī teicu, ka šis finansējums ir dažāds. Mums, piemēram, ir to, ka ir Grobiņas sākumskola un arī ģimnāzija. Skolēnu skaits ir liels. Finansējums ir pietiekami liels, lai mēs varētu šo pedagogu un arī skolas vadītāju algu no šīs mērķa dotācijas nodrošināt. Un tāpēc ir arī izmaiņas budžetā, ka praktiski paliek šī nauda lieka Grobiņas ģimnāzijai un sākumskolai, un to mēs tātad varējam iedot mazajām novadu skolām, kur šis finansējums ar mazo skolēnu skaitu ir mazāks. Var teikt tā, ka papildus finansējums bija nepieciešams visām skolām, ja, arī tai skaitā, kur skaitās mums lielā skola, tātad Kapsētas pamatskola ar 102 skolēniem, arī viņiem vajadzēja papildus dot naudu no pašvaldības, lai nodrošinātu pedagoģisko procesu. Tā kā tā ir sanācis, mums arī bija ļoti daudz dažādas diskusijas par šo te, bet nonācām pie secinājuma šāda, ka šis nebūtu pretrunā arī ar visiem pārējiem normatīviem aktiem. Arī par šo jautājumu tad komitejas ir gana dušīgi runājušas, kādi būtu šodien jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu balsos kā projektā, kas par? Paldies, pret, atturās.
Inārs atturās. Tā, 19. ir arī Zigmundam, viņš 3 vārdos. Jā, par štatiem, tātad tas ir turpinājums to, ko es iepriekš teicu, jā, tad šī nauda tiek pārdalīta, un tātad štatos tehniskie darbinieki praktiski paliek tie paši. Izskatījām kārtīgi jau no paša septembra sākuma ar skolu vadītājiem, kuras ir tās lietas, kur mēs esam varbūt pieticīgi devuši, un kurām skolām šī nauda ir diezgan jau tā, teiksim, vairāk nekā normatīvie dokumenti nosaka. Esam izdomājuši tā, ka šī nauda ir tāda, kāda tur ir rakstīta. Var teikt tā, ka droši vien, ka nākamā mēnesī būs atkal kādas izmaiņas. Bet patreiz ir tā, kā te ir rakstīts. Labi, paldies. Te ir pie šī jautājuma vēl tāds precizējums, kad tur, kur ir skolu saraksts, Grobiņas ģimnāzija un sporta skola, viņas nebija tajā sarakstā iekšā finanšu komitejā. Tur kaut kā tehniskas tādas problēmas ir bijušas. Bet viņš bija skatīts. Jā, bet tā ziņā tajā finanšu komitejas, es saku, tad viņš nebija. Bet tagad viņš ir, un es ceru, ka tas lēmums būs pareizi. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas balso kā projektā, kas par? Paldies, pret, atturās, Ināra atturās. Tā, 20. jautājums par līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolas projektiem iesniegšanai Valsts kultūra kapitāla fondā. It kā jau viņi ir sasniegti, varbūt 3 vārdus, ja tu vari. Tur ir 3 projekti, viņi ir iesniegti šobrīd jau. Tātad Grobiņas mākslas un mūzikas skolā, tātad viens ir par šo te krāsni. Tālāk ir par meistarklasēm, ko grib organizēt, un arī par tas koncertu līģelis jau tā kā ir. Tur ir meistarklases, jā. Finansējumu arī redzam, kāds ir prasīts. Tā kā šis projekta realizācijas laiks ir nākamais gads, 2017. Tad būtībā šis līdzfinansējums, kas tiek prasīts, tiks iekļauts nākamā gada budžetā, tā kā, teiksim, uz šo gadu vienkārši apstiprinājums tam, kad mēs atbalstam tādu lietu, un ja gadījumā arī no līdera programmas atnāks pozitīvs, kad mēs atbalstam šos projektus un viņus var realizēt. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 21. Grobiņas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozīšanu. Un tur mums atkal ir, varbūt māja 3 vārdos, tas ir par pašvaldības nolikumu, ja? Grozījumi pamatojoties uz ministrijas atzinumu. Tur ir tāds mazs niansīts. Pirmajā punktā tiesiskais pamatojums, bišķi precizēts, 2. punktā ir svītrots noteikums, kur ir rakstīts mūsu kapitāla sabiedrības Grobiņas siltums. 3. punkts ir svītrots Grobiņas novada namsaimnieks. 4. punktā mēs esam papildinājuši ar kapitāla sabiedrību Grobiņas namservis. 5. punktā svītrota biedrība lauku bibliotēku atbalsta biedrību, jo pašvaldībā nav tādā biedrībā. Tad ir nolikums papildināts ar pašvaldības dalību biedrībā Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociāciju un Latvijas vieglatlētikas savienību, kur pašvaldība jau ir bijusi biedrs labu laiku. Un 8. punktā ir svītrota viena komisija, kas kļūst pēc bija 2 reizes. Un tad vēl viens punkts izteikts jaunā redakcijā. Tur ir precizēta ministrijas nosaukums, iepriekš bija atstāts vecais nosaukums un svītrots esošo noteikumu pārējais noteikumu, kur bija arī minēts Grobiņas namservis jaunais. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par? Paldies, pret, atturās.
viens atturās. Tā, 23. jautājums par atļauju Ģitam Logalim savienot amatus. Tātad ir saņemts Bārtas pagasta pārvaldnieka iesniegums par atļauju savienot amatus, un arī šeit ir faktiski tas pats, kad ir izveidots Grobiņas namservis un ir likvidēts šis te Grobiņas namsaimnieks, tā kā ir par jaunu viņam jālūdz savienot šos te amatus. Vai tur ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par, paldies, pret, viens, atturās, nav. Tā, 23. jautājums par atļauju Lindai Pričinai savienot amatus. Tāds pats iesniegums ir saņēmts no Grobiņas novada Gavēzes pagasta pārvaldnieks Lindas Pričinas, kur arī lūgums ir savienot pārvaldes vadītājs amatu atļaus ar Gavēzes kultūras namu darba organizātoru amatu, un arī reāli pilda. Vai tur ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par, paldies, pret, viens, atturās, nav. Tā, 24. jautājums par atļauju Guntai Konopļovai savienot amatus. Ir saņemts iesniegums no Guntas Konopļovas, kas ir Meģis pagasta pārvaldes vadītāji par amatu savienošanu. Vai šeit ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par, paldies, pret, viens, atturās, nav. Tā, 25. par pašvaldības dalību izsolē, varbūt, kad Uldis var 3 vārdos. Šī ir nedzēja ēka nepabeigta būvniecība, pieder privātu īpašniekam. Vasaras sākumā saņēmām kolektīvu iedzīvotāju iesniegumu par bīstamību, par to, ka nav norobežots. Un arī vērsāmies pret īpašnieku. Mums tādā saistībā uzrunājām, ka ēka ir nonākusi izsolē un iet uz pārdošanu. Un paši mēģinājām nedaudz ierobežot ar lentēm un kaut kāds tāds pagaidu risinājums, bet būtībā ir tā, ka tā ēka būtu nojaucama un šī teritorija būtu drīzāk labai kārtājums tā zaļā zona. Un ir atkārtot izsole. Ja kadastrālā vērtība 40,000, tad izsoles cena ir ap 3,000 eiro. Es to domāju, ka ir nedarīgi piedalīties, nopirkt šo ēku, nojaukt, pārstrādāt kādās šķembās un teritoriju izmantot kā zaļa zona. Paldies. Kādi ir jautājumi? Tātad un Uldis tiek arī pilnvarots kā piedalīties izsolē. Tā, jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par, paldies, vienbalsīgi. Tā, 26. par grozījumiem štatu sarakstā. Tātad faktiski mēs turpinām to darbu, kas ir ar Grobiņas namsaimnieku, namservisu un Grobiņas hesu, un tagad vairāk šis saistībā ar Grobiņas hesu, tad mēs atdodam daļu darbiniekus uz Grobiņas hesu, un te arī tas sarakstīņš ir, kas tiek pārcelti no domas štatiem uz hesu, vai te ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par, paldies, pret, atturās, par 2016. gada budžeta izmaiņām. 27. jautājums. Bija var 3 vārdos. Jā, ir speciālo līdzekļu budžetā. Ir nelielas izmaiņas. Ir konstatēts, ka nepareizi ieplānota izdevuma summa sadarbā kapelā remonts un rekonstrukciju. Te ir iepirkums līgums 2015. gadā, un darba plānam 2016. budžetā ir ieplānot nepareizi, un šajā sēdē ir iesniegts grozījums. Un 2 sadaļās ir grozīts budžets starp struktūra vienībām, pēc Grobiņas gimnāzijas direktors izsniegumu, un sociālā dienas saskanējums tiek novirzīts no sociālā dienas budžeta uz Grobiņas gimnāzijas budžeta 700 eiro.
Un tāpat tās arī savstarpēji no Mēnesas palīdz labiekārtošanas budžeta un bērnās budžeta tiek novirzīt 4215 eiro 90 eiro. Ārējās grozījumi ir starpēji no kodiem, tikai struktūrvienību ietvaros un citi grozījumi nav plāni. Labi, paldies. Kādi jautājumi būtu ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Jā, 1. Tā, 28. jautājums par Liepājas Universitātes Kurzemes humanitāra institūta direktoru Edgaru Lāmu iesniegumu. Ginti 3 vārdos. Jā, ir saņemts Edgaru Lāmu iesniegums par to, ka tiek sagatavota grāmata Bārtas cīpari, kurā ir apkopoti, tātad, kā jūs jau redzat, dažādi šie manuskripti par Bārtu, gan par vēsturi, par folkloru, etnogrāfiju, valodniecību, ko ir izstrādājuši šie mācības spēki. Tostarpā ir arī bārtenieki, kas ir piedalījušies ar saviem darbiem. Un tātad viss šis darba kopums tiks apkopots šajā grāmatā. Un iesniegums ir tāpēc, ka viņi lūdz arī līdzfinansējumu un atbalstīt šais grāmatas iespiešanu. Un priekšlikums bija, kas ir arī lēmuma projektā parādās, ka šī gadā tātad no šiem līdzekļiem, kas ir domāti šādām lietām, mums nav iespēja vairāk atbalstīt, bet cik grāmata arī nebūs tā, ka viņa tūlīt un tagad tiks izdota, tad ir priekšlikums nākamā gada budžetā arī iekļaut šo summu un atbalstīt šīs grāmatas izdošanu. Kādi jautājumi ziņotājiem? No. Tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 29. jautājums par izsoles noteikumu apstiprināšanu Sustas skolai. Gaviezas pagastā, kas ir īpašums Sustas skola. Tātad arī ir ierosinājums viņu atsavināt, ir veikts novērtējums un izsoles noteikumu sagatavot, vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzam balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi un viens nepiedalās. Tas kā izsoles komisijas priekšsēdētājs ierakstīts. Tu biji? Nē, tik labi nav ierakstīts. Labi. Nē. Es labāk nenovisošu. Es esmu pabraukājis pie iestādēm, man liekas, kad jāteikās. Par 30. jautājums par atteikumu atzīt par tiesīgi saņēmu palīdzību dzīvokļu jautājumā. Es jau esmu tagad laikam bišķi modri lauciņā iebraucis. Tad lūdzu. Jā, ļausiet, tad es skaidroju. Ieradusies arī komitejā. Viņas iesniegums ir saņēmis 3. augustā. Viņa dzīvo Grobiņas novadā tikai no 24. augusta. Reizē ar to viņi neatbilst nevieniem nosacījumiem, kas ir mūsu nolikumā un arī noteikumos, un komiteja iznes lēmumu neatzīt. Viņi arī bija uzaicināti. Jā, piedalījās. Jā. Jautājumu lūdzu. Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 31. Tas ir arī atteikums. Viņš ir deklarēts 2 reizes Grobiņas novadā, 86. gada līdz 2004. Tad ir pārtraukums, un tagad ir 14. septembrī nodeklarējies. Reizē ar to viņš arī dzīvo pie Mārtas, viņam, kur dzīvo Tirtas Grobiņā. Un tā kā neatbilst noteikumiem, komiteja lūdz neatzīt dzīvokļu jautājumu, palīdzības dzīvokļu jautājumu. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 52. Viņi bija aicināts ar komiteju neieradās.
Viņi dzīvo pie vīra, privātā mājā, tas ir vārtā. Un viņa faktiski deklarēta no 2004. gada 1. marta. Un viņiem ir privāta māja. Arī neatbilst, ja? Neatbilst noteikumiem, reizē komitejā ir neatzīme. Vai gan viņi jau tur vārtā dzīvo kopš es atceros? Es nezinu, viņa kaut tos dokumentus jāpiestādi. Bet arī viņa, ka komiteja ir aicināta, jā, neieradās. Tā, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 33. par dzīvomās telpas īres piešķiršanu. Dzīvoju kādreiz, var teikt, kā par šķīrnietis šajā dzīvoklī. Viņas jautājums tika atlikts vairāk kārtīgi, kamēr tika panāks tas, ka viņi sāk maksāt komunālos maksājumus un noskaidrots arī šīs parāda apjoms sākumā bija ļoti liels, pēc tam tika sagatavot dokumentus, kad samazinājās uz 800 eiro, šis parāds 870, un tā kā viņai arī maz bērniņš šim gadu, kad komitejā diskutējām, un tomēr atstāt viņai šo pašu dzīvokli, kur viņa dzīvo, jo viņa ir grobiņniece. Mēs sākumā gribējām tā kā pārcelt uz pagastu par kur, bet juridiski tas nav īsti taisnīgi pēc mūsu noteikumiem. Un lūdzu piešķirt viņai to pašu dzīvokli, viņa dzīvo. Samaksājas, sākus maksāt arī parādi. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 34. īres tiesību piešķiršana. Viņam komitejā iznes lēmumu piešķirt dzīvoklis tika parādīts, un lai būtu kaut kāds ierobežojums, viņam ir piešķirts uz noteiktu laiku 6 mēnešiem, lai redzētu, kāds ir šī maksātājs. Paldies. Kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 35. Jauna ģimene. Tika atbrīvojot dzīvoklis Malkas apkuru. Viņa ģimenē līdz pārceļās 3 cilvēki. 2 istabiņas tur ir. Dzīvoklis tika parādīts, arī, lai redzētu, kāda viņi ir attieksmi pret maksājumu nam servisam un domē, ir tik laicināti noslēgt tikai uz 6 mēnešiem. Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 36. dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršana. Komitejā mums bija diezgan liels diskusijas, un lēmums tika pieņemts tikai pateicoties tam, ka es balsoju, kā priekšsēdētāji var teikt izšķirošā balsa. Faktiski 2 bija pret, 2 bija pār, bet tā kā man komitejā ir pēc nolikuma, kad man balsa ir izšķirošā, viņam tika piešķirt šīs. Pirms domas sēdes tika vēl pārunāts gan ar pārvaldnieku, gan ar, kad it kā viņš sākumā tā kā atteiksies, bet beigās vakar vēl bija saruna, ka viņš neatsakās un vēlās šo dzīvokli. Faktiski komitejas lēmums ir, ka piešķirt. Kādi jautājumi? Vairs nav. Ja jautājumi man, tad lūdzu balsot kā projektā, kas par? Paldies, pret 2, kā Zigmunds un Inga. Atturās? 1. Tā, kā tas mums izsaka. Tātad lēmums ir pieņemts. Tā, 37. jautājums. Ka izlikt no labiekārto dzīvokļu grobiņā lielu uz
Ilģiem, vienistab dzīvoklītī. Un tā kā viņam ir terminētais līgums, viņam bija jāraksta iesniegums, kā pagarināt viņam šo. Viņš ir uzrakstījis šo līgumu un tagad viņam pagarināt uz noteikti laiku uz 1 gadu. Komiteja lūdzu apstiprināt. Kādi jautājumi? Malks apkurīt tagad izprat. Paldies. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 38. par dzīvojamās telpas līguma pagarināšanu. Viņai tāpat ir, bet viņai jāraksta, viņai piešķīra tur nelielu dzīvoklīti, otrā stāvā parādu nav. Un komitejā tagad viņai aicina piešķirt šo dzīvoklīti kā īres. Uz nenoteiktu laiku. Jā. Labi, kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tā 39. Dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana. Līdzīgi viņi dzīvo, bija terminētais līgums, tagad arī šis terminēts uz noteikti laiku, faktiski uz 1 gadu. Komitejā liela diskusija nebija mums, tika nolēmts, ka viņai piešķir īres tiesības. Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 40. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Tas ir diezgan interesants jautājums. Kā viņai bija? Un tagad viņi nomainījis uzvārdu, bet ir nokārtojis visu parādu saistības un samaksāt visu parādu. Un komitejā arī to mēs, jāceļ ir tas lēmums, ka mēs nepagarinājam viņai šo dzīvojumu un jāpiešķir no jauna viņai tās dzīvoklītes, kas ir. Parāda nav. Parāda nav. Jā. Jautājumi. Un uzvārds nomainīts. Tas tā. Bet viņai uz terminētu, tagad bez terminētu? Uz 1 gadu? Jā. Kādi vēl jautājumi? Nav. Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Pret? Līnā, kā jūs lūdzu? Es biju par. Tad vienbalsīgi, ja? Tā, paldies. 41. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Tur ir nomiris ir cilvēks, kam bija vīrs, kam bija līgums uz viņu vārdu, tagad ir jāpārslēdz līgums uz piekrīt, kad arī pārslēdz šo līgumu. Un parāda nav. Labi. Kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 42. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Tur ir vienkārši jāpārslēdz līgums uz viņas vārdu, jo bijušais laulātais laulību šķirti un jāpārslēdz tas līgums ir uz kādi tur jautājumi? Īres komunālie parādi ir parādi. Viņi tur laikam kaut ko ir slēgus, bet konkrēti es nevarētu pateikt. Bet komiteja? Uz laiku. Te bija uz laiku, es tā īsti nevaru. Ir terminēts līgums. Nav terminēts. Tur nav nekas. Tad uz 6 mēnešiem lūgums. Nevarēja. To mēs izstrīdējām. Vienkārši pievirs. Tad viņai nav laiks nekāds. Nē, viņai iepriekšējā līguma, tā kā bija tur. Jā, to mēs viņu noterminēt nevaram. Jā. Neko mainīt. Tā, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret? Atturās 1.
Paldies. 43 par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Tā ir Maiņai. Maiņa, var teikt, kur nepieciešams ir pārvaldēji, robežas pagad pārvaldēji, zināms telpas. Šī sieviete tika aizvest uz dzimdeniekiem un parādīt šis dzīvoklis. Viņš nav no ideālākiem, bet viņi gatavi mainīties uz to dzīvokli. Un tāpēc viņa it kā tūlīt uzņem rindā un piešķiram šo dzīvokli un viņa atbrīvo to dzīvokli. Kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 44. 2 dzīvokļu maiņas. Mainīti. Jauna ģimenīte, viņam tika piešķirts šis dzīvoklis normāli izremontēts. Viņš ir sarunājis ar šo sievieti, ka viņa ir uz mieru iet uz to vienistab dzīvoklī, un jaunā ģimene aiziet uz 3 istab dzīvokli. Kādi jautājumi? Komiteja piekrīt. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Es atturos. Jā, mans atturās. Tā, 45. par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Dokumenti tika pārbaudīti, viņš atbildījos visiem noteikumiem un atzīst. Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 46 par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Viņš arī atbilst visiem nosacījumiem. Komitejā liela diskusija nebija un aicina domu izteikt savu jautājumu. Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 47 mums ir nekustamais īpašums. Tātad, droši vien, kad faktiski tas atceļās detālu plānojums, ja? Un paliek viņš par vienu īpašumu. Jā, tiek savienot visas zemes gabalā. Vai te ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Pret. Atturās. Nav vienbalsīgi. Ja? Tā. 48. ir nekustamais īpašums. Tātad tur ir īpašuma sadalīšana. Vai tur ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 49. par lietošanas mērķu maiņu. Vajag tur ziņojumu, jo faktiski jau tur kā viss ir uzrakstīts. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 50. par atļauju iegūt īpašumā zemi, tātad tā mums ir nepilsonis. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 51 par īpašumu tiesību. Tā, 51 mēs izslēdzām, atvainojos. Nav atzīmējuši. Tā, 52 par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes. Varbūt Andri, 3 vārds. Jā, ir viss. Vai vajag, mēs jau tā vēstur tik gari, kad beidzot mēs esam nonākuši pie tā, ka viņš kaut kam piekrīt. Jā, viņam no Federālās zemes komisijas lēmumā tika atzīts īpašuma tiesības uz zemes gabaliem. Zemes komisijai ir jāpiešķir viņam zemes gabalu. Zemes komisija savu darbību ir izbeigusi, līdz ar to funkcijas pārņem pašvaldību. Un šis ir sagatavots lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu. Kādi jautājumi? Nav. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 53. jautājums ir taisn tāds pats, tikai tā ir arī atjauninājās. Vai tur ir jautājumi? Nav. Ja nav, tad arī lūdzu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Tā, par nosaukumu maiņu inženierbūvēm ceļiem 54. Vai tur ir jautājumi? Jo mēs turpinām mūsu ceļu sakārtošanas programmu. Un, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tā, 55 Sarmas iela Grobiņā. Arī tur ir bišķi garāks, bet taisni tāpatās mēs iezīmējam ielu tā, kā viņi ir dabā. Un līdz ar to mainās īpašumiem gan platības, gan robežas, vai ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. 56 par Grobiņas lēmumu atcelšanu ir. Tas varbūt 3 vārdi. Nākošo jautājumu par Līvu ielu. Pieņems lēmums par Līvu ielas robežu pārkārtošanu. Lēmumu iesniedzot zemes dienestā, zemes dienests iebilda pret platībām, jo bija atšķirības par platībām grafiskajā daļā. Tas ir katrs reģistra grafiskajā daļā un kartē. Un arī lēmumā bija tā kā grafiskajā daļā. Un līdz ar to sanāca tālu, principā visus lemjošo daļas punktus grozīt ar šiem platībām. Un juristu ieteikumu bija, ka pareizāk ir lēmumu atcelt un pieņemt jaunu lēmumu, jo tie labojumi diezgan ievērojami. Tā, kādi jautājumi? Normāli. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tā, par Līvu ielu Grobiņā arī tur mēs faktiski tas pats, kas saistīts, ka mēs mainam. Bet tad Līvu iela beidzot būs vietā, gan papīros, gan dabā. Jā, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tā 58 mēs izslēdzām, 59 mēs izslēdzām. Tā, 70. jautājums par nekustamo īpašumu. Tad tur ir zemes ierīcība, ja? Jā. Vai ir jautājumi? Tad lai gatavo. Lūdzu, kā projektā, kas balso. Paldies. Pretā beigās nav. Viss vienbalsīgi, ja? Par nekustamo īpašumu arī zemes ierīcība. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tad mums ir 62. nekustamais īpašums. Arī ir zemes ierīcība. Jā. Vai ir jautājumi? Nav? Tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, un tad jautājumi, kas nāca mums papildu un nav skatīti komitejās par publisko apspriešanu. Tātad mums ir jāorganizē publiska apspriešana, lai izņemtu dažus kopus laukā un lai mums mākslīgais stadions segums notiktu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu platības precizēšanu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamo īpašumu. Tātad tur mums ir zemes ierīcība, ja? Vai jautājumi? Lai ierīko. Kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 66. par nekustamo īpašumu. Arī tātad ir šī ierīcība sadalīšana. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 67. par atļauju ilgākajai nackai savienot amatus. Nu, tas ir turpinājums amatu savienošanas atļauja, tā teikt. Plūsmai, tā varētu teikt. Tātad ilgākajai nackai lūdzu atļaut savienot amatus, un tā mums tagad ir šis un tas beidzies un šis un tas sācies. Tad lūgums, vai ir jautājumi?
Ja jautājumu nav, tad atļausim savienot. Kas par? Paldies, pret. 1 atturās un nepiedalās partiju Olga, ja? Ināra pret. Atturās nav. Atturās nav, bet nepiedalās. Ilgi nepiedalās. Jā, tā, un arī atļauj Jānim Cipriķim savienot amatus. Arī šeit ir tātad Grobiņas namservis un Grobiņas HES. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu kā projektā, kas par? Paldies, pret 1 un nepiedalās Jānis Cipriķis. Tā. Un par 69. tad droši vien par tevi lūgums. 69. jautājums tātad ir par atļauju Aivaram Galeckim savienot amatus. Tātad ar visiem šiem jau, ar kurās komisijās jau šobrīd Aivars ir, tātad savienot ar amatu iepirkumu komisijas locekļu amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībās Grobiņas namservis. Jautājumu lūdzu? Nav. Ja nav, tad varam balsot. Kas par pret? 1 un Aivars nepiedalās. Paldies. Jā, paldies. Tad mums jautājumu klāsts ir izskatīts. Tad mums ir jautājums vēl kāds, kad nākošā sēde, vai ne? Pēdējais norunājam. Tas dātums. Oktobra pēdējā. 27. Ja? Oktobrs. Nu jā. Droši vien, ka tā tad arī tāpat uz... It kā nekāda tāda ierosinājuma nebija, ka vajadzētu kaut ko citu, vismaz es no priekšādātāja neko tādu nedzirdēju, tad varbūt orientējamies uz to, ka 27. divās esam šeit pat zālītē. Jā? Labi, paldies. Un tad jautājums, kad slēdzam sēdi. Lūdzu, kas par to, lai slēdzi slēgtu?